te atkal šodien es jums gribētu parādīt kāršu triku ar pamācību. Nu, lai nekavētu laiku, tad ķersimies pie trika. Tātad iesākumā jums ir jāizvēlas viena kārts no kavas. Piemēram, jūs izvēlaties šo kārti. Tad iegaumējiet to kārtīgi. Un uzlieciet to kavas augšpusē. Nu, ja jums liekas, ka es kaut ko tagad darīšu, kaut kādā secībā, es vienkārši tagad paņemšu labāk un samaisīšu. Lai nebūtu kaut kādi iebildumi, kad es visu laiku lieku jums kaut kur likt, tādēļ labāk šoreiz es samaisīšu. Un tad šim trikam man palīdzēs kalpi atrast jūsu kārti. Tātad meklēsim viņus. Tātad meklējam viņus. Tā, tūlīt jābūt kaut kur viņiem. Cerams, ka viņi man nepievils. Labi. Opā, re, kur ir? 2 kalpi. Tātad šis kalps saka, ka jūsu kārts varētu būt šī. Šī ir jūsu kārts? Nē, nav? Nu, labi. Varbūt šis kalps mums nepievils. Šī kārts ir jūsu? Arī nav. Nu, labi. Tad dosim varbūt kapiem vēl vienu iespēju. Nu, ziniet, varbūt viņiem patiešām šodien nav labs garastāvoklis, bet, nu, dosim viņiem vēl vienu iespēju. Un, opā. Mums šitas kalps rāda, ka viņš ir atradis vienu kārti, kur tā varētu būt. Un tā ir sirds 8. Vai tā ir jūsu kārts? Jā? Tad paldies, ka skatījāties, tūlīt arī sakos pamācība. Tātad iesākumā, lai šis triks izdotos, jums ir jāsagatavo 2 kalpi, vienalga kādi. Galvenais, kad 2 kalpi, vai arī, ja, piemēram, jums nepatīk kalpi, jūs varat, piemēram, sagatavot, piemēram, 2 divniekus, 2 trīniekus vai kaut ko tam līdzīgu, un jānoliek jums aiz pirmās kārtas apgrieztiem otrādāk. Un tad noklājiet tos, lai skatītāji neredz, un tad vienkārši lieciet skatītājiem izvēlēties vienu kārti, bet uzmanīgi, lai neatklājas šādi, kad jūs rādat, atveras vaļā pirmā kārts un var redzēt, kad nākošās 2 kārtas ir apgrieztas otrādāk. Tāpēc darat to uzmanīgi šādi. Šādi izdarat. Lai nebūtu kaut kādas aizdomas un vienkārši lieciet izvēlēties, piemēram, kārti no kavas. Piemēram, viņš izvēlas šo kārti. Un šī ir kreiča 9. Tad es tagad apgriezīšu otrādāk, lai redzat, kā tas triks notiek. Tā kā palūdzat skatītājiem, lai viņš uzliek to kārti kavas augšpusē, un tad pārējo kavu uzlieciet virsū, nu, apakšā. Un tad sakiet, nu, lai nebūtu tā, kad es jums visu laiku tagad lieku, ka kaut ko speciāli lieciet kārtas tādā secībā, kā es gribu, vai arī kaut ko citu, piemēram, sakiet, vienkārši tādēļ paņemat un samaisat, jo neuztraucieties, jo vienmēr, kad jūs maisīsiet, nebūs tā, kad, piemēram, jūs maisat un beigās tie abi 2 kalpi atdalīsies. Un, piemēram, vai arī tā pati kārts atdalīsies, piemēram, šī 9. Viņa reti, kad atdalīsies, bet, nu, ja kādreiz jums tas notiek, tad tas notiks reti. Varat varbūt piestrādāt pie tā mājās, bet, nu, īsti nav, ko tur jādara, jātrenējas. Nu, tā, un, piemēram, jūs samaisat, un tagad sakat, kad jūsu trikam palīdzēs kalpi, vienalga kāda, vai arī, nu, ko jūs citu esat izvēlējušies. Un tad vienkārši šķirat kārtis, meklējat kalpus, un tad arī rekuri atrodat tos 2 kalpus un sakat, piemēram, kad šis kalps saka, ka šī kārts varētu būt jūsu, un tad skatītāji jums atbild, ka nē, tā nav jūsu, jūs to tā kā izbrīnaties, labi, tā nav jūsu, tad aizņemat vienkārši prom,
un apskatieties, ko otrs kāps piedāvā. Viņam liekas, ka tā ir jūsu kārts. Un skatītāji arī saka, ka tā nav viņu kārts. Nu, tad arī aizmetat prom. Un tad sakat, es došu saviem kalpiem vienu iespēju. Un tad izdarat tā kalpus, vienkārši apgriežat otrādāk, vienu noliekat šīs čupas apakšpusē, un otrs paliks šīs čupas augšpusē. Un vienkārši tās kavas salieciet kopā, bet uzmanīgi, jo ir jābūt tā, ka nevajag to kavu likt virsū otrai, kuras kavas apakšpusē ir kalpa, savādāk jums tas riks neizdosies. Tad vienkārši paņemat to kavu un uzliekat virsū, kur kalps ir augšpusē. Un tad ar savu roku kustību, kur pašā apakšā, jūs novelciet 2 kārtas uz leju. Piemēram, varat arī pieturēt, ja jums grūti ir. Kur novelciet 2 kārtas, bet ne tik tālu. Vienkārši nedaudz. Un kur ar mazo pirkstiņu varat aizķert, lai būtu vieglāk. Un tad vienkārši, kad jūs sakat, kad tūlīt kalpi mēģinās atrast jūsu kārti, tad vienkārši atvēzējieties un visas pārējās kārtas metat prom, un jums rokās paliek tie 2 kalpi un tā skatītāja 1 kārts. Un jūs prasat skatītājiem, vai tā ir jūsu kārts, un skatītāji atbildēs, ka jā, tā ir viņu kārts. Tā kā tāda būtu arī tā pamācība. Tad paldies par uzmanību, ceru, ka jums kā patika. Varat arī komentāros kaut ko rakstīt, varbūt kaut kas man neizdodas, varbūt kaut ko vēl vajadzētu pielikt, ja jums kaut ko vēl gribas redzēt. Tā kā paldies, uz redzēšanos!